Vien retais zina, ka aiz varenajiem Lubānas evaņģēliska luteriskās baznīcas mūriem patiesībā slēpjas divas baznīcas – īsts arhitektūras šedevrs. Iemesls šādam plānojumam gan ir nedaudz egoistisks, proti baznīcas celtniecībai naudu devis barons Volfs, kurš uz dievkalpojumu atteicies iet kopā ar parastajiem ļaudīm. Tā nu tika izbūvēta lielā zāle latviešiem ar 750 vietām un mazā barona ģimenei ar 50 sēdvietām. Abas baznīcas izkārtojuma ziņā ir vienādas. Altāris, kancele, soli, pat balkons. Uzskatāmākā atšķirība ir altārglezna. Baroni sev izvēlējās krāsainu un priecīgu ainu, tikmēr latviešiem acu priekšā bija Kristus ciešanas. Visdrīzāk tas esot darīts apzināti, liekot atcerēties, ka pirmajā vietā Dievs, bet otrajā, protams, barons. Šobrīd mazā zāle tiek izmantota dievkalpojumiem laikā no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām. Tīri praktisku iemeslu dēļ. Šeit ir siltāk, jo šo zāli, atkarībā no lielās, var apkurināt. Es iztēlojos, ka šeit sēdēja tādi īpašāki cilvēki, ja? Bet tad es arī sajūtos īpaša šeit. Man izjūta ir lielais prieks, kad lielajā baznīcā, tas ir svinīgāk, tas ir tā. Šeit mazajā ir atkal tāda intīmāka gaisotne. Ja? Jūs šeit satilpstat? Cik te tagad ir? 11. Tas jau ir labi. Tā arī pāris gadus atpakaļ, kad Lubānas katoļu draudzes baznīca mainīja savai baznīcai grīdu, tad arī viņi nāca un viņiem dievkalpojumi notika mazajā baznīcā, mums lielajā. Abām draudzēm notika vienlaicīgi svētdienās, 12. Viņi tad izmantoja šīs ieejas no šīs puses, un mēs ļoti labi pastāvējām un sadzīvojām, un arī tīri akustiski tas netika traucēts. Draudze Lubānā gan pastāvējusi jau vairākus gadus pirms lielās baznīcas uzcelšanas. Celtniecības darbi noritēja, tātad ceļot lielo baznīcu apkārt mazajai baznīcai. Un ilgu laiku vēl mazajā baznīcā notika šie dievkalpojumi, un tad, kad tie celtniecības darbi tuvojās jau noslēgumam, tad vidū mazā baznīca tika nojaukta. Un uz mazās baznīcas interesanti ir tas, kad atradās uz torņa gailis. Un šis gailis joprojām atrodas uz lielās baznīcas. Šis ir krogs, un agrāk no šī leņķa baznīca nemaz nevarēja redzēt, jo tas aizstiepās priekšā. Tāpēc barons Volfs panāca to, ka krogs tiek pārbūvēts, un tāpēc šobrīd tas ir tādā nedaudz L burtā, lai baznīcu var redzēt no visām pusēm. Baznīcas būvniecība bija arī tāda sava veida izrādīšanās, jo nepārtraukti pastāvēja cīņas starp Lubānas Volfiem un Casvēnas pils saimniekiem Vulfiem par to, kurš tad ir varenāks. Starp citu, uz pils jumta esošie vilki rīklas atņirguši tieši Lubānas virzienā. Jāteic gan, ka dažus gadus pēc Lubānas baznīcas iesvētīšanas Vulfi Casvēnai uzcēla divreiz lielāku dievnamu. Turpinot apskatīt Lubānas baznīcu, šķiet, ka oriģināli veidojumi šeit ir ikus stūra, pat soli krāsot īpašā tehnikā. Raksti ir bijuši veidoti ar krāsas kārtu un ar ķemmīšu tādu tehniku. Tas vilnīts tā kā, ja? Jā, šī nav koka šķiedra, bet ar krāsu un ķemmītes tehniku veidots raksts. Būtiski, ka baznīca šodien izstāsta gluži tāpat kā pirms 150 gadiem, un no pašiem pirmsākumiem šeit saglabājušās arī ērģeles. Vēstures liecinieces ir arī ērģeļu durvis, uz tām atrodami uzraksti par to remontu vairāk nekā gadsimta garumā. Cauri laikiem šī draudze bijusi nabadzīga, remontdarbi tikpat kā nav notikuši, tāpēc šobrīd lubānieši īsteno ērģeļu restaurāciju un pirms 5 gadiem beidzot izdevies nomainīt baznīcas dakstiņu jumtu. Par citām lietām mēs arī domājam, tālāk jau griezti, bet visu ierobežo, protams, finanses, un vēl kas ir, arī šis ir kultūras piemineklis, daudz kas šeit iekšā. Līdz ar to mēs nevaram vienkārši paņemt krāsu un nokrāsot, kā mēs vēlamies. Tas viss ir jāsaskaņo, līdz ar to neiet tik vienkārši. Droši vien skatāmies nākotnē arī uz logiem, jo te ir katrs tas stikliņš ir likts tajā mazajā, te ir kaut kur mainīti, likti jaunie. Bet ja jūs sapņojat par atjaunošanu, tad tas ir restaurācijas darbs. Tas ir nereāls, taču arī izmaksas. Jums arī sākumā likās nereāli, bet tie ķeries klāt, izpēti, atrod meistarus, tad man liekas, ka tā baznīca ir pelnījusi. Aiz kadra palika vēl daudz interesantu nostāstu un leģendu, piemēram, par baznīcas spokainu ērģelnieku, taču šo un citus stāstus gan jums jābrauc dzirdēt klātienē. Ramona Zariņa, Mārtiņš Jākapsons, 360 TV ziņneši.